Es satikos Jaunmārupes mežiņā ar savu čomaku Armīnu. Un, mēs gribējām parunāt par divām lietām, kas mūs saista. Un viena ir atkarības, un otra ir elpošana. Mēs abi esam certificēti integratīvās elpošanas terapeiti, un abi esam tikuši galā ar alkoholismu. Tāpēc arī šī saruna notiek. Un, es tev gribēju pajautāt, Armīna, ja es tev tagad piedāvātu Talliņu, kāda tev būtu reakcija? Dīvaini, ļoti dīvaini būtu, jā. Protams, ka es atteiktos, jā. Protams, ka es atteiktos. Bet vai tev vajadzētu piespiest sevi atteikties? Nē. Vispār vairs nē. Nav vairs tā, jā. Pilnīgi. Cik tu jau esi, teiksim, tā aptuveni gadus skaidrā? Tas lēmums, lielais lēmums atmest dzeršanu bija 22. gada martā, 4 gadi atpakaļ. Bet vēl nākamā gada laikā es tomēr tur pāris reizes norāvos. Nu, tad tā kā burtiski pilnīgi nepīlēs ir kaut kādi vairāk kā 2,5 gadi. Tas salīdzinoši diezgan maz. Vispār man likās, ka tev ir ilgāk. Jā, salīdzinoši maz, jā. Okay. Un kā jūties? Ļoti labi. Ļoti labi. Es ļoti labi zinu, ka ir tāds uzskats, ja esi kādreiz dzēris, tad tas ir uz visu dzīvi un no tā nevar tikt galā. Kā tev liekas, tas ir pareizi, nepareizi šitāds uzskats? Jā, tas ir dzirdēts par narkotikām tām pašām. Kaut ko. Es šo jautājumu arī uzdodu sev ik pa laikam un mēģinu iekšā sajust, kas tur darās. Un es pieļauju tādu, kā pareizi pateikt, tādu domu, ka tā atbilde varētu būt jā, bet. Kā arī tu savos videos teici, iemesls, kāpēc cilvēki lieto kaut ko vienalga, ko tur alkoholu vai narkotikas vai cukuru vai ēdienu vai. Tas ir psiholoģisks iemesls, tāds zemapziņā kaut kas nav, kaut kāda trauma vai kaut kāda novirza īsti varbūt neteiksim, bet arī novirza varbūt, jā. Un tiklīdz tu ar gribas spēku tu to dari, nu tad tas paliks visu laiku. Principā tas paliks. Nu, tik ilgi, kamēr tev pietika gribas spēks, bet ja tu to lietu tiešām tik dziļi saproti, kāpēc tu to dari un kāpēc tev tas alkohols vai narkotikas vai ēdiens ir vajadzīgs, un to izravē, atrisini, ļauj tiem neironiem pa jaunām sāk darboties, tad nē. Tad es domāju, ka nē. Pat ja arī kaut kāda tāda trigger situācija var gadīties, tu uz to jau skatīsies savādāk, tu novērtēsi, to sapratīsi, tā kā apzinātāk vairāk. Kad zini iegūmus un zini zaudējumus, jā, kas būs, ja tu atkal norausies. Un ja būs pietiekami apzināts, tad tu izvērtēsi, sapratīsi, ka nevajag. Tāpēc, it kā daļēji jā, bet nē. Bet kas tev palīdzēja nonākt līdz tam elpošana vai vēl kaut kas? Vai viss kopā? Vai... Viss kopā. Ko tu darīji vēl? Kā tu stutēji sevi? Kā tu izvilki ārā no tās bedres sevi ārā? Tas ir arī vēl vesels atsevišķs stāsts, jā, bet tā īsumā visu kaut ko darīju. Labi, pagaidi, vai viss pēc kārtas. Cik tālu tu aizgāji ar savu to košanu? Tu atsities pret grunti, tā kā rock bottom, kā angliski saka? Tagad var izvērtēt kāds, teiksim, jā, piemēram, jau sapērts nākamajai dienai, zinot, ka būs pokmels, tad būs jāiedzer. Jā, bieži vien vienkārši slēpa no tās pašas sievas, ka es aiziešu uz veikalu tur pēc kaut kā, īstenībā aizēju kokteilīt izdzer.
Jā, jau līdz tam, kad jau pat darba laikā, labi, darbs man pamatā bija pie datora, bet šeit tad arī jābrauc bija, un kad jau pat atļaujies nopirkt alkometru un izdzert un saprast un iepūst un vēl varu, vēl vienu kokteilīti. Tad katram ir jāizvērtē tas līmenis, vai tas ir zemu vai nav. Jā, es nebiju bombzis, jā, es tur nevārtījos pa grāviem, bet devai visu laiku bija jābūt, visu laiku pa rokai. Vienīgi tāds moments, kad kaut kādu nedēļu nebija lietojis, tad jau tas organisms bišķi atkopās, un tad bija tad nevajadzēja. Bet... kā to nedēļu jūties? Pirmās dienas tāds pat, tā kā liekas, ne pirmās, teiksim, kaut kāda 4. diena, jo pirmās dienas vēl tomēr iet tas alkohols ārā. Pēc tam, ka jau ir izgājis, tad tāds, ir labi, varam darīt, dzīvoties. Un tad nonāk tas kaut kāds moments, kad kaut kā trūkst, kaut kā miesa, ja. Tā ir miesa, un tā gaidi to brīvdienu vai. Tad jau likās, kāda tur brīvdiena, es pats sev daļai priekšnieks. Es varu arī tagad aiziet, man nav jāgaida vakars, man nav jāzvana čomam, lai kas atbrauc iedzert, jo kādreiz es vietas nedzēru, jā. Varēja vienkārši paņemt un ieliet. Un arī tas katram ir jānovērtē, vai tas ir zemu. Manuprāt, tas bija diezgan zemiski, jā, pret citiem, pret sievu, pret sevi un pret bērniem. Labi, kas tad bija tas tāds pagrieziena punkts, kad tu saprati, šitā es tālāk negribu, šitā es, nezinu, kas notiks, ja es tā turpināšu. Kas bija tas, kas tev lika aizdomāties, ja es tā turpināšu, tad būs, kas būs. Tas tā arī kompleksi varētu būt, jo viss sākās, pirmkārt jau es sāku risināt, sākot no 18. gadā, visādas psiholoģiskas problēmas, veģetīvo distoniju, depresiju un tādu. Alkohols pat vēl tajā laikā šķita tā nav problēma. Es gāju, tad es iepazinos ar aizvien jauniem cilvēkiem un tur jau bija nākamais līmenis, kur jau mēs gājām, vēl dziļāk, zemapziņā, garīgumā. Un arī tur bija tāds moments, kad jā, man alkohols vēl netraucē. Vari gan to. Es 2 nedēļas biju ballējam neguļam, jā, un tad 2 nedēļas bez mazai. Un tad tā, kā vienā brīdī pēc kārtējās. Man aizvien trakākas tās attiešanas bija, jo es vairs nevarēju 1, 2 iedzert. Reti, kad tur tā vienu vakaru un tad nākamai neko. Tāpat vajadzēja 2, 3, 4 dienas un pēc tam 4, 5 pat reizēm dienā. Bija tik slikti, kad ļoti slikti bija. Jau, kas zina, liela daļa kāds ir, kad ļoti slikti, ka vēm. Un vienā no tādām reizēm sieva bija prom, es, protams, brīvdienas. Var, kā saka, pats ar sevi izklaidēties, kas arī diezgan, man šitā jau bet ja tā paskās no malas, džeks sēž un viens pats dzer un tad biju kārtējo dienu tur izvēmies un nomocījies un sēdēju parkā un skatījos tur uz savu ezeru. Man nevar šitā, nevar. Jāizvēlās. Vai viens ceļš, vai cits. Nevar viņi abi iet kopā. Kas palīdzēja izvēlēties šito ceļu, šito bez vielām? Jā, šis arī jautājums, ko es daudzkārt sev esmu uzdevis un arī uzdodu vispār, kāpēc cilvēki neizvēlās. Un es teikšu, es pat nezinu. Pat nevaru tā īsti pateikt, kaut kāda, varbūt tāda pat ziņkārība. Es esmu bijis tur, zinu, kā tur ir. Lai paprovējam šitā, kā te ir. Un arī tās tomēr sajūtas, ko es tajos ceļojumos zemapziņas, gan arī elpošanas biju dabūjis tos wow feelingu, kas pa lielam bija ļoti līdzīgs tam. Un tad es veselīgi un dabīgi tas viss bija. Un, kad es sapratu, ka var to labo stāvokli arī veselīgāk dabūt. Bet tu vēl neelpoji, ja? Ar elpošanu es biju elpojis, pie Ilonas biju elpojis tur un biju izmēģinājis, kāds ir. Un
tas bija kaifīgi, jā, un aizvien vairāk, jā, man gribējās tieši to darīt. Ja tas jau bija izbaudīts visu dzīvi, nu ne visu, protams, no 11 gadīgā iztusējies, un tur viss bija skaidrs ar to dzīvi, bet tur nebija, jo es visu laiku, man tāds piedzīvojuma gars, un es nevaru vienkārši neizmēģināt kaut ko jaunu, ja man ir variants to izdarīt, jā, un tāpēc varbūt arī tas šķita, varbūt kaut kāda atbildības sajūta pret ģimeni noteikti, tas arī, protams. Jā, ļoti bieži, starp citu, ļoti daudzi saka, ka atmest lietot notiek vai palīdz tas, ka tu nomaini to alkoholismu vai lietošanu pret kaut ko, tu viņu nomaini pret kaut ko citu, tā kā, vai arī dēļ kaut kā, tur es nezinu, dēļ bērniem, dēļ sievas, dēļ ģimenes, ja. Un tas, ko es dzirdu, tu saki, ka tu pats nesaproti, bet, manuprāt, tieši tu tikko arī atbildēji. Ģimene un atkal tas nezināmais, tas jaunais, kā te būs. Tā kā. Un tad tu aizgāji par šito taciņu. Tu izvēlējies tur neiet, jā, un iet šeit. Jā, un noteikti papildinot arī jābūt kaut kādam tomēr tam mērķim, jā. Jo vienkārši tāpēc, kad es būšu tagad labs tēvs, labs vīrs, jā, un nedzeršu. Var nostrādāt, varbūt kādam, bet, tur jābūt kaut kādam mērķim virzībai. Jā, tas ir viens no mērķiem, bet manuprāt, nevar būt kā galvenais. Tam jābūt vienam no mērķiem, bet tomēr tātad... Kāds tev mērķis? Es darīšu kaut ko. Man bija saistībā ar to pašu, pašu izaugsmi garīgumu. Jā. Es tur gribēju palīdzēt citiem, uztaisīt pasākumus, biedrības, elpināt cilvēkus, palīdzēt viņiem, apvienot kaut ko, un tajā visā es saskatīju, jā, to virzību. Nebija varbūt tāda skaidrība konkrēta, bet zināju, ka es tur gribu, jo veselīgā apzināta sabiedrība, tas ir pats labākais, kas var būt vienkārši. Tāpēc tur es tādu kā misiju saskatīju, jā, ka ir kaut kas jādara tur. Un ar viskiju tur glāzi rokā tur īsti neiedarās. Klau, mazliet dažus soļus atpakaļ, gribēju pajautāt, kā tava sieva uztvēra tavu to košanu? Viņa noteikti to redzēja, kā viņa ar to cīnījās vai sadzīvoja, līdzatkarība tomēr. Kā tas notika tavā ģimenē? Jā, tad, kad tas viss bija tādos tusiņu ietvaros, jā, tad jau ir ok, atnāk ciemos draugi, problēma, paspēlējam spēles, un, protams, iedzeram, jā, neko mēs tur neārdamies, nesitam purnus, jā, un tad šitā jau it kā ok, mēs iepazināmies, es biju aktīvs tusētājs vēl joprojām iedzērājis, un tad mēs arī kopā ietusējām un tā. Bet kaut kādā brīdī, jā, kad aiziet tā 3., 4., 5. diena, un ja sieva redz, protams, ka tas nav normāli. Viņa ir teikusi, jā, ja es nebūtu atmetis, tad, protams, ka viņa pamestu ar kaut kādā brīdī. Jā. Tur jābūt tiešām tādai, nezinu, kam, bet ir daudz sievas, kas paliek un cieši, un ne tikai sievas, tur arī otrādies ir. Mūsdienās jau arī sievietes, kas lieto un vīrieši mazāk, jā. Bet, pamatā, jā, un cieši dzīvo, jā, tā līdzatkarība, kā saka. Noteikti tas ar kaut kādā brīdī mums arī beigtos, tāpēc, jā, viņa ir priecīga, ka es izvēlējos. Un ja viņa arī iepriekš tur kaut ko tur iedzēra bišķi, tad tagad arī pilnīgi neko. Absolūti mēs. Super. Kopistiski. Labi, tad tas bija pirms tam, un tagad tu esi elpošanas terapeits, dod biedrības valdes loceklis, priekšsēdētājs, un jūs nodarbojaties ar labām lietām. Vari bišķiņ pastāstīt, kā tas tev palīdz šajā?
Elpošana tieši, jā, vai Viss kopā. Ar ko tu vispār nodarbojies bez elpošanas, bez dvēseli ceļojumiem? Naudu pelnu ar uzņēmējdarbību, jā. Tas ir, principā, ziemā man arī vislielākais laiks tur aiziet, tāpēc nākās kaut kā to elpošanas un visas šitās pasākumus reizēm tā kā aizmirst, bet pamest varbūt tā, jā, kad neesais visām 4, visām 10 iekšā tajā pašizaugsmē, bet labprāt gribētu. Bet, protams, finansiāls faktors, tas ir svarīgs, jā. Tur es pats vēl augu, vēl mēģinu taustos, saprotu, arī biedrība mums tapa. Varbūt es gribēju, kad rezultāti būs tur, uzreiz cilvēki mums tur bariem nāks un teiks palīdziet, bet īsti tā nebija, jo katram savas traumas un bailes. Un tur arī bišķi esam iepauzējuši, bet nav tā, ka esmu pametis to visu, nē. Arī pašam šobrīd pēdējais pusgads ir ļoti transformējošs bijis un bez mazā es esmu vēris vēlreiz vaļā. Jau biju aizšuvis visas savas rētas, bet atplēsu vēlreiz vaļā un kaut kas tur bija palicis vēl. Tā kā arī lēnām atgūstos. Starp citu, tu tur parakājies sevi un saki, ka aizšuvis bija cietās rētas. Kas bija tās rētas? Tu nonāci līdz kaut kādām atbildēm. Kas bija tas, kas tev lika tur lietot? Tur vairāki šie faktori. Pirmkārt, ka es neesmu es pats, es nevaru atļauties būt es pats. Manuprāt, tu arī esi teicis to, ka bērnībā bieži vien vecāki mums sēdi vai nelien, vai ko tu te ļausties, ko tu te neļauj būt pašiem par sevi. Autentiskums. Un viss, un kaut kādā brīdī mazais bērns saraujās sevi, ieraujās un viss. Un viņš jau nezina, kā uztvert to pasauli, bet iekšē viņš grib dziedāt, skriet, ļaut priecāties, vienalga darīt, ko daudzīties, kas no kuram, līst kokos, zīmēt. Un man bija diezgan ģimenē tādā trauksmaina situācija, alkohols, skandāli, visu, un es biju tik zaudējis saikni ar sevi, kad tas alkohols, tā bija tā atgriešanās pie sevis. Jo tad tās bailes pazuda. Tie kaut kādi slēdži atslēdzās un viss. Un tad bija, man alkohols tiešām bija atbrīvošos. Tad es varēju dziedāt, dejot, būt pats, ko es ikdienā nevaru. Domāju, ka tā ir ļoti daudziem, tāpēc arī iedzer vai... Jā, un tad viņi ir paši. Ik pa laikam dzirdu vēl joprojām saviem paziņām. Tagad gan aizvien retāk tiekamies, jo nelietoju, jā, arī daudzi nenāk ciemos, bet tāpat dzirdi. Nav interesanti ar tevi. Tur vakar mēs tur nodevām, tur tik jautri bija un tā. Un redz, viņi grib būt laimīgi, grib priecāties. Bet kā atnāk ikdiena? Jābūt šitādam darbā, pienākumi, tu viss. Kāds nolūst arī pat jau apnīk pienākumu, un tad viņš vienkārši grib būt tajā stāvoklī. Tā ir laime, gribās laimīgiem būt. Vienkārši un viss. Un man bija, mana psihika bija tā iznīcināta, apspiesta, un ka es nebiju es. Tā kā un tad sanāk, kad ar elpošanas praksēm, ar dvēseli ceļojumiem, tu to visu saprati, izvilki ārā, pārprogrammēji, un tas vairs tev ņika lišit, kā saka, triggerīši jau ik pa laikam nāk, es pieļauju, ka mēs 100% pilnīgi nevaram gludi visu tur nogludināt, bet mēs varam apzināties, kurā brīdī kaut kas tur, ok, stop. Un pirmā zemapziņas sesija bija, kad es
nokļuvu kaut kur tur, kur es nekad nebiju bijusi un sajūtis to, ko es nekad nebiju sajūtis. Vienkārši aizvarot acis un esot transā, jā. Tas bija, kā tas vispār ir iespējams. Un tad viss tas bija ar āķis lūpā, kad es gribu, bet tad man radās tā otrā galīgi, ka es gribot visu laiku to sajūtu. Jā, kad visu laiku es gribu ar elpošanā, kad mums ir tā integrācija, ka mēs tas, wow, un es arī pirmo reizi ieraudzīju, sajūtu to un ieraudzīju tos skaistākos dēlīšus pasaulē, tai ēkai, kur es biju, jā, un es gribu visu laiku tādā svētlaimē, tā arī tā tiekšanās pēc, bet, īstenībā, mēs nevaram fiziski, mēs neesam tik tomēr, mums pats labākais neitrāli, neliekāt baigi augšā lejā. Līdzsvariņš. Jā, bet to es arī pēc tam tik sapratu. Es laiku tiecos ar sākumu, jā, es gribu, un es vairāk jāelpo, jāiet sesijās, jāmočī, kā saka. Man ļoti daudz nāk cilvēki elpot, un viņi, kad uzelpo, un viņi grib ātri sevi saremontēt. Viņiem neskapēc liekas, ka tas, viņš tagad ātri atnāks, tur 10, 20, 30 reizes viņš sevi saremontēs, un visi viņš varēs dzīvot tālāk, un vairs to nedarīt. Tā kā, ko tu vari pateikt? Tas tā var notikt vai nē? Atkarībā kāds ir viņa dzīves slieksnis, teiksim. Cik viņš grib, ko viņš grib dzīvē izdarīt. Ja viņam dzīvē ir galvenais būt labam vīram, sievai, darbiniekam, uzbūvēt tur, māju. Dzīvot vienkārši makšķerēt sestdienās, jā. Tad varbūt arī pietiek to 10, 20, viņš tās pamat kaut kādas lietas aptuveni saprot. Atrisināt tur tās savas bērnības kaut kādas tur netaisnības un atstumtības un vēl visādas traumas, ja kas no kurām. Jā, pēc plus mīnus viņam. Pēc tam 10, 20 sesijām cilvēks jau paliek, viņš apzinās, viņš jūt sevi, tā kā, un viņš var strādāt ar sevi jau, tā kā, apmēram aiztaisa acis, ieiet meditācijā, un viņš tā, šitas man to grib, paskaidrot, un viņš tā kā jau strādā ar sevi tādā visu savādāk līmenī, viņš uzticās sev. Jā. Un tā ir tā, man tas apzinātība, es visu laiku to vārdu runāju, jo tā ir tāda paplašināšanas, ka tu spējot arī saprati, kāpēc kaut kas bija, tāpēc, ka tas bija tas bija šis, un nākamā reizē, kad atkal kaut kas līdzīgs ir, tu apstājies, te taču noteikti ir kaut kas šitais, tad te jābūt atbildēji. Un visu, un tad spēju varbūt sabalansēt, jā, 10, 20 reizes kādam varbūt arī pietiekoši. Bet, jā, ja citam ir tā kā mērķis tomēr, nezinu, vēl kaut ko vairāk izprast, vairāk saprast, un kā man katrs sīvums, es nezinu, uz ielas kaut kāda situācija gadās, varbūt nepārāk tur. Es domāju, kāpēc tāda situācija gadīja? Vienalga, vai kāds nobrauc tur, vai nobremzēs, vai nav svarīgi, vai kāds kaut ko pasaka, vai televīzijā, vai internetā mūsdienās, ja kāds posts vai ko iztrigramo. Kāpēc? Es tur rokos iekšā atkal, kāpēc, jā. Kādam tas pat nav vajadzīgs. Es domāju, 100 punktu nav vajadzīgs tas visiem. Tu strādā ar šito vienkārši. Es ar to strādāju, un mēs laikam esam tā uzmodelēti, ka mums tas interesē, kā rakt dziļāk, izzināt, lai mēs varam iedot citiem uz priekšu tālāk. Bet tie, kas strādā kaut kādu darbu un nespēja ikdienā tur normāli norēģēt uz kaut kādu savu tuvinieku prasībām, tur bez kaut kādām dusmām vai aizvainojumiem vai tā tālāk. Jā, viņiem 10, 20 sesijas, un viņš ir jau bišķiņ. Patiesībā man ir tā, ka man tie cilvēki pēc tam nāk uz grupas sesijām kā uz profilaks reizi, tur kaut kādā periodā atnāk, tur, jā, paldies, es tur sapratu visu, un viņš atkal pazūdis kaut kādu laiku. Un tad viņš tur pēc kaut kādu laiku, viņš tur nepazūd, viņš tur grupiņā kaut kur ir, viņš tur nereaģē, bet pēc kaut kādu laiku viņš tur, man tur atnāca tur sapnis vai kas, es gribu saprast šito, viņš tur atnāk, izdara, un viss atkal viņš ir prom. Jā, tieši tā, tur reizi mēnesi, 2, 3, kā kuram, kad varbūt sakrājās vienkārši, vai kaut ko tādu gribās vēl saprast, pamazām, jā. Katrs, to es arī vēl mēģinu saprast, lai gan varbūt reizēm arī
sastrebju, bet kad, katrs ir individuāls. Nav visi vienādi, nav visi liekami vienā katlā. Katram ir pilnīgi savs stāsts, savs periods, cik ilgi viņam vajag, lai atrisinātu kaut kādu traumu. Vienam pietiek ar vienu sesiju. Jā, citam vajag 10, 20 uz vienu tēmu tikai, jo viņš nevar to aizvainājumu vai to pārdarījumu piedot. Vienkārši viņam kontroli atlaist pat nemaz nespēja. Kontroli nevar. Un arī bērniem, ja skatās, viens bērns var, sabīties no kaut kā tāda, no kaut otrs vienkārši paies garām un pat nepamanīs. Jā, tāpēc mēs esam tik dažādi un katrs ierauga kaut ko savu. Jā. Mēs varam paskatīties pa logu uz mežu, viens ieraudzīs spriedi, otrs ieraudzīs sakni, trešais ieraudzīs galotni. Jā, tāpēc tā pasaule tāda interesanta lieta. Klau! Tā uz ātro var pastāstīt vienu visinteresantāko savu elpošanas sesiju, kāda tev ir bijusi? Kas tev Kad esmu pats elpojis? Pirmā, ko tu atceries tagad pēkšņi? Ko tu gribi pastāstīt? Tā bija, man automātiski uzreiz tāda smagākā arī atnāk. Jo es ilgu laiku nevarēju paelpot. Jā. Tāds bija stāsts man, kad es gāju elpošanas apmācībās un nevarēju paelpot. Man bija psihosomatiska tāda tur pacēlusies trauma, kuru nekādīgi nevarēja saprast. Jā. Un tad vienā sesijā es tur līdu cauri grīdai un ģērbos ārā fiziski un mentāli un garīgi un visādi. Un tur bija smagi, jā, es tur miru nost tajā sesijā, principā. Tā bija tāda interesanta tuksnesī, jā, kad es tās vīzijās savās biju, kad es biju nodevis savu tos un sevi nolādējis mūžīgi. Tas likās, jā. Un negluži pēc nākamās vēl tur zemapziņas sesijas man pilnībā viss salikās pa plauktiņiem un citas plaušas pilnībā. Un varēja elpot, jā? Varēja elpot bez problēmām, jā. Wow, iespaidīgi. Jā, tā kā, bet tādu sesiju daudz visādi bija, bet šī ir tāda visjaudīgākā laikam. Un viss tādā atklāsmēm pilnā un tie, kas tic reinkarnācijā, jā, tur atklājās tā. Un arī tas, ka tā dvēsele, ko es tajā dzīvē nodevu, ir šīs dzīves mana sieva. Okay. Tad man vispār pamainījās pilnīgi arī vēl dziļāka kaut kāda cieņa un mīlestība pret sievu. Jā, tā ir interesanti. Kas tik mums tur neglabājās tajā zemapziņā. Jā, tiem, kas nekad nav elpojuši un nesaprot, pa ko Armīns te tagad runā, jā. Lieta tāda, ka ja kāds Armīnam būtu pastāstījis, tu tur kaut kādā dzīvē, tur kaut ko esi nodevis un tagad tas ir tur tava sieva, jā, tad diez vai tam būtu tāds kaut kāds rezultāts, bet tad, kad jūs ieiet elpošanas sesijā un paši to pieredzat, tas nāk no jums iekšā, jums neviens to nesaka, kad jums iekšējais dziednieks, terapeits jums to pasniedz uz paplātes, jā. Tad ir tā, ka jūs nevarat to nepieņemt. Ja? Un jūs to jūs saprotat to līdz ručkai, līdz detaļai. Ja? Un pat atstāstīt to nevienam nav iespējams. Tas ir daļa no jums. Tas ir, Jā, un ir, protams, kādi skeptiķi, kuri teiks, kas ir kaut kādas muļķības. Jā, bet var arī uz to skatīties bišķi savādāk, to skatīties kā uz tādu mūviju, uz filmu, jā, kad to uztvert arī gluži tā kā arī filmu uztvert. Kurš noskatoties filmu, saka, tas ir, nezinu, muļķības kaut kādas. Tā ir filma, vienkārši. Kāda varbūt fantāzijas vai kaut kādas varbūt arī vēsturisks fakts. Tas nav svarīgi, bet tā ir filma, tu viņu noskaties un tad kaut ko viņa vai tev iedot vai neiedot. Arī te tu noskaties to savu storiju. Nē, tāda nebija, es tur tajā. Vispār kādas muļķības tur tūkstnesī kaut ko, es tur
kas tas par sviestu, jā, bet svarīgākais saprast, ko pēc tam šī filma man mainīja manā dzīvē. Un jau mainīja jau ļoti daudz. Pirmkārt, jau sāku atkal elpot un izmainījās man attieksme pret sievu un pret sevi un pret daudz ko vispār. Un tas ir milzīgs iegums. Var neticēt tam pašam storijam, teikt, ok, labi, tur muļķības, visi tur muļķiki kaut kādi, jā, bet psiholoģijā, psihikā tā kaut kas izmainījās. Rezultāts ir, nu viss. Tieši tā arī strādā integratīvā elpošana. Nu jā. Tik vienkārši, tikai jāpelpo. Tikai jāpelpo, dziļi, apzināti. Jā, starp citu, man ir draugi, kuri nebaidās, nezinu, šņaukt kaut kādu baltu pulverīšus, nezināmas izcelsmes, vai vismaz zināmas, bet nedrošas izcelsmes, bet viņiem ir bailes paelpot. Tā kā, kad es viņiem piedāvāju, es saku, atnāc uzelpo, un nē, es labāk to. Kā tev bija uz to elpošanu? Kā tu tiki līdz viņai? Kā tu izdomāji kaut ko tādu pamēģināt? Nu, jā, es minēju, man vienmēr ir interesējis kaut kas interesants, ko es neesmu darījis un ko es varētu paprovēt. Un pa lielam, ja man kāds kaut ko ir piedāvājis, arī visu šito esmu provējis. Tikai aizprovē ir, kā tas ir, jā, un arī šis likās, ka piedāvāja vārds elpot. Ok, tā ir jāpamēģina. Tā, viss. Es pamēģināju un sapratu, kā tas ir. Jāpamēģina, tas burvju vārds pamēģināt, jā. Jā, 2 stundas tava laika, jā, Bet tur ir kaut kas cits, es ar šito visu laiku esmu domājis, kad, jā, redz, pamēģināt kokaīnu iežņaukt, kas ir pāts, tiešām inde, kuru tu mauc iekšā, vienalga cigaretes vai alkohols vai nerunājot par vēl visādiem, tur pat tās pašas tabletes tur kilogramu rītas arī nav, bet, tas ir viss ok, bet reku, jā, kur, bet tur ir cits storijas, tur vajagās ir, redz, tā jau ir kaut kā jau afiļāta tēma, zināma. Pat kokaīns, kaut kāds šovs bija, tur tas viens pat piedalījies tajā, brauc uz to valstī, tas bijušais, kur apcietinē, kurš tur cietumā sēdēja. Nezinu. Prīvērts vai kā tur, neatceros uzvārdu, jā, negribās tā tur samalāt. Sapratu. Un viņš taču šovu, kur taisīja vēl brauca, tas reperis uz to Dienvidameriku tur. Un kokaīna ceļi un kā tur un ko tur, un viņš taču šovu zvaigzne kļuva. Kokaīns kaut kādā ziņā ar to visu tika bez mazai legalizēts. Jauni rādīja pa televīziju šovu ar bijušo kokaīna to tirgoņu, jā. Pablo? Nē, tas latvietis. Es sapratu, es bišķi pazudu tavā stāstā. Pablo, tas ir seriāls, jā, tas es tāpēc arī aizgāju. Bet bija latviešu džeks, kurš sēdēja cietumā par narkotiku pārvadāšanu. Tas man nav aizgāja garām kaut ko. Jā, nav svarīgi, bet tas fakts, kad to rādīja, un tas bija normāli. Un to cilvēku pieņem, tas ir normāli. Kaut kā, nav tas normāli. Šeit ir, jāizģērbjās. Ne fiziski jāizģērbjās, bet jāatverās. Ja tev kādreiz, tu mēģināji atvērties, kā tas stāsts par to sākumu pašu, ko mēs runājām, kad es mēģināju, manī aizštapēja ciet, un viss, un es sarāvos. Un es nevaru taču atvērties. Kā es varu atvērties, ja manī tur, nezinu, gada, 2, 3 vecumā vienkārši pateica aizveries. Jā. Tas ir pārkāpt. Bet klausies, 2, 3 gadu vecumā, tā kā palūdzu tevi aizvērties. 2, 3 gadu vecumu ne visi atcerās, kas tur bija, vai ne? Tas tagad tu caur elpošanām vai dvēseles ceļojumiem salīmēji to bildi, kas ar tevi bija 2, 3 gadu vecumā, vai kā? Jā, gan elpošana, gan dvēseļu šitie zemapziņas ceļojumi, viss tur, kur atveramies, kur mēs esam transa stāvoklī, kur ļaujam notikt tām vīzijām, tiem visiem atmiņām, ko mēs neatceramies, kuras ir nobloķētas. Mums tur smadziņu darbība ir tāda, tu varbūt vairāk vari par to izstāstīt, kā tur
ka mums nobloķēja to. Pazuda tēma pagāda. Tātad, atmiņas un emocijas mums nobloķējās, un vārdu sakot, viena smadzeņu puslode, emocijas mums ķermenis visu laiku joprojām reaģē, kāpēc neatcerās. Un tāpēc arī ir tā, ka tu saki, ka to, ko mēs te runājam, kad neatceramies, kas notika 2-3 gadu. Man ir klienti, kuri neatcerās pat 12, 14 gadus savu vecumu. Tas nozīmē, ka tas cilvēks ir bijis visu laiku kortizola ietekmē, un viņam visu laiku ir bijis stress. Ja. Tas pats, jā. Man arī tas pats biju pastaigā trauksmē, jo es nezināju, kādā stāvoklī atnāks tur māte, cik viņa būs skaidra, un viņa bija agresīva, ka viņa ne pret mani, bet tas jau nemaina faktu. Jā, man arī tas kortizols mauca nepajokam visu dzīvi, un es pat neapzinājos, to nezināju. Tu pieradi pie viņa? Pieradu, jā, un tas bija normāli. Tie 2-3 gadi, kad šķiet, ārkārtas teiks, to taču nevar atcerēties. Un te atkal tas stāsts par to, tu vari tam ticēt, vari tam neticēt, bet ko tas izdara? Jā, tieši tā. Ja tu aizej tajos ceļojumos un tu redzi, kā 2 gados tevi, nezinu, tur iesprost to pagrabā un nobīsties tumsa un tu pazaudē uzticēšanos tur vecākiem vai kaut kam vai pasaulē vienalga. Nav svarīgi, ko tur ieraugi, bet tu ieraugi traumu. Un to traumu tur, Es tikko atcerējos, man bija nesen, es gribu pastāstīt vienkārši, man tikko bija viena meitene, viņa elpoja, nesen pirms nedēļas 2. Un, vārdu sakot, viņa sāk raudāt, un es viņai tā kā jautāju, kas pa ko tu raudi, cik tev tur, ko tur, un viņa sevi redz kā pusgadīgu zīdaini, viņa guļ viena pati gultiņā, un viņa, tā kā raud, tāpēc, ka viņai ir bailes, un neviens neatnāk apmierināt viņas tur kaut kādas vajadzības, vai viņa grib tur paēst, vai viņai pampers pilns tur, un tādā garā. Un tad es viņai jautāju, kur tad tavu vecāki ir, un zinu, ko viņa man atbildēja? Vecāki mīlējās tajā brīdī, tā kā, jā. Un viņa nevarēja pieiet pie meitas, tāpēc, ka bija jāpabeidz process, tur viens, un tiklīdz viņa saprata to, ka, vecāki nevarēja viņai, tajā mirklī tur pieskriet un momentāli viņu, viņai veltīt to uzmanību, ja, viņa atlaida. Viņa, saprata, protams, tāda situācija, un tik vienkārši. Un viņai, noteikti kaut kas izmainījās. Pamēģinu atcerēties pusgadu laikā, kas tur notika. Tieši tā, un var teikt, bija tā vai nebija? Prasīt tagad vecākiem, bija tādā situācijā, nebija. Strādā. Kā bija, tā bija, bet galvenais, kad, Atlaida. Un viss palika. Labāk palika. Un viss. Tā mēs kaut kā bišķi ieskicējām, kā darbojās apzinātā elpošana un kā ar tās palīdzību tiek dziedinātas traumas, ko mēs ieguvām agrā bērnībā un kas ir noglabātas mūsu zemapziņā un ko mēs esam aizmirsuši. Bet papildinot šito, es vēl gribētu vēl tādu uzdrošināties. Kā uzdrošināties? Ja? Tas nav viegli, tas absolūti nav viegli. Es zinu tā, tu noteikti zini, kad atklāties citam vēl jau vairāk svešam. Varbūt pat tieši pretēji savējiem ir grūtāk atklāties. Tas nav viegli, bet daudziem varbūt var rasties, ka šī ir kaut kas tāds muļķīgs, ja? Bezjēdzīgs, sektā vai tikai tur kaut kādas sievietes to dara, vai tur ir bučošanās, mīļošanās un kā es tevi mīlu štelle šitās, ja? Bet nē, mēs regu 2 bārdeini džeki sēžam, viens mednieks, otrs nemednieks, bet arī mēs ko tik neesam darījuši. Un, es domāju, gan es, gan Romičs teiks, tas bija to vērts, jo mēs pilnīgi citi cilvēki. Mēs joprojām varam darīt tās pašas lietas. Mēdīt, nezinu, arī visu kaut ko darīt. Ceļot, runāties, priecāties,
bet bez jau tām traumām. Un tas ir to vērts, un to nedara tikai sievietes, kuras tur pusi. Jā. Tā kā hop, aiziet, un viss būs. Jā, vēl gribējās vēl piezīmēt to, ka es patiesībā nezināju, ka tu tik nesen esi pārstājis lietot. Es nedzeru jau 11 gadus kaut kādus. Es nemaz nezinu, cik tur aptuveni 10, 12 gadus, kad pārstāju lietot. Un man ir tā, ka tagad es ar to strādāju, to zobratu, tagad laižu dzīvē, savu to programmu, to kursu, un man ar šo ir tagad biežāk un biežāk saskarsme. Un es esmu sapratis to, ka tajās citās programmās, tur anonīmajos alkoholiķos, un es pat nezinu, kā saucās tās programmas, ka es esmu klausījies daudz intervijas, ko cilvēki, kas ir kaut kādā veidā atbrīvojušies no atkarības, viņi joprojām sevi uzskata par lietotāju, par alkoholiķi. Un man tas liekas tik jocīgi un tik sāpīgi, jo tas nozīmē, ka tas cilvēks ir spiests katru dienu turēties, lai neiedzertu. Ko es teicu, gribas spēks. Jā. Manā gadījumā tā nav vispār. Vārds sakot, tas kaut kad bija, un es esmu tagad šeit, un es esmu cits. Tā ir priekš manīm pieredze, lai es viņu varu nodot tālāk kādam. Un es uzskatu, ka tas notika tieši pateicoties elpošanai un iztīrīt tās traumas no zemapziņas ārā pie apziņas, viņas pārprogrammēt, pārrakstīt. Un, ja jūs esat sen jau kā nelietojat, bet jums ir visu laiku tāds uzvilkts, tad pamēģiniet. Nav jau teiks, ka tā ir jūsu vispār tehnika, metode, ar ko to darīt, bet iespējams tā jūs kaut kur aizvedīs pie priekš kam vajag ciesties. Tas taču paņem cik daudz enerģijas. Pamēģināt kaut vai, es tādu laiku atpakaļ, man bija tāds novērojums, pamēģini pusminūti sasprindzināt seju. Pamēģini. Pat nevajag pusminūti, kaut vai 10 sekundes. Zini, ko es pamanīju? Uzreizēm arī elpa, tu neelpo, tu aiztur elpu arī. Un tad pamēģini vienkārši pusminūti smaidīt. Vai 10 sekundes. Ir atšķirība, jebkurš var pamēģināt. Tas pat ar elementāru šādu lietu mēs varam uzreiz jau secināt, kas tad ir labāk. Es pat nebiju aizdomājies par šito, Muskuļi, mums sejas muskuļi jau sejā pasaka, priekšā pasaka. Kas notiek, ja viss ķermenis, iedomājies, ir sasprindzis. No tā, kāds saka, man jāiztur, man jābūt labam vīram. Varbūt arī izturēs, tad respekt, bet man liekas, ka ja tas cilvēks turās un cieš visi viņam apkārt. Es zinu, mēs savulaik sen atpakaļ strādāju tur vienā darba vietā, kur arī Džeks bija atmetis dzert. Nezinu, cik ilgi, bet visi apkārt runā, ka viņš ir beidzis dzert. Viņš ar to kariku, to kalmāru, to pacēlāju braukāju. Neviens pie viņa negribēja iet klāt, viņš bija psiks. Viņš nesājās ar to pacēlāju pa visu teritoriju, tur kā traks. Man bija bail pie viņa iet, viņš likās tur reāli. Un, tā ir, viņš cīnījās. Viņam viegli nenotika, bet tad, kad saproti iemeslu, kāpēc tu dzer, tad tas notiek viegli. Jā, tad tu vari atbrīvoties. Tas notiek viegli, jā. Man nav tik liela stāža, es šeit tad arī aizdomājos, cik tad ir tie 3-4 gadi, jā. Kas būs pēc 10, ja es izturēšu, bet... Tu šaubies? Es nešaubos, bet redzījot, kaut kāda varbūt daļiņa, ja jau es tā aizrunāju. Kāda daļiņa varbūt tā arī notic tam stāstam, kad es tāpat esmu alkoholiķis un biju un būšu, jā. Tad iespējams man arī vēl ir jāpelpo un jāpadarbojas. Es nedomāju, ka es tādu varētu norauties. Nē, ja tu man tādu aicinātu, jebkurš kaut kā tas viņam nav interesanti, bet
Nu, varbūt kaut kāda vēl sēkla tur, zini, ir vai sakne, kad nu, jā, nu, redz, esmu bijis visu dzīvi un gan jau tāds arī palikšu, jā, bet nu, nē. Jā, starp citu, šitās te pārliecības, ko mēs iegūstam no kaut kādiem teicieniem, nezinu, sakāvārdiem. Man pat bija tikko viena kliente, kura sāka celt augšā pasakas. Vēlniņi tur un neatceros kādu vēl pieminēju. Vārdu sakot, tu neesi tā kā pelnījis tādu foršu dzīvi, ja tu tur smagi nestrādā. Ja? Tev ir jāpahālē, kaut kas būtu. Tā kā, un mēs tīrījām no šito aspektu ārā. Šis arī daudziem tas darbs, jā. Nopelnīt var tikai smagu darbu, tā ir kārtējā programma. Tādu ir daudz, alkohols, tas ir tikai viena no, bet tur ir vēl vesels saraksts. Jā, visas iespējamās baiļu paveidi, aizvainojumi, dusmas, skaudības un kas tik vēl nē. Vainas apziņa, kauns, aizvainojums. Viss nepieņemšana, jā. Viss tas ietekmē mūsu saspringumu. Nu, klau, forši parunājām, varbūt tām šodienai pietiks.